Nav nekā ikoniskāka par Fawlty Towers un Monty Python, bet aktieris Džons Klīss, kuram tagad ir 86 gadi, ir vēl lielāka leģenda nekā tikai šo filmu dēļ. Tagad viņš viens pats cenšas cīnīties ar draudiem apvienotajai karalistei, radikālo islāma draudu. Un, kad cilvēki viņam uzbrūk, un viņi tiešām to dara, viņa atbilde ir patiesi apbrīnojama. Es redzu, ka mani pamatīgi apvaino par atbalstu šim vīrietim. Kurš ir šis vīrietis? Ruperts Lows, vīrietis, kurš ir bijis aiz milzīgajām atklāsmēm par seksuālās izmantošanas bandām, un viņš vada partiju Atjaunot Britāniju, kas patiešām tic remigrācijai un radikālā islāma pārņemšanas izskaušanai un tā tālāk. Jebkurā gadījumā viņš šeit raksta: neizglītotie mani sauc par rasistu. Es neesmu rasiste, es esmu kulturāliste. Es ticu, ka dažas kultūras ir labākas par citām. Es dodu priekšroku kultūrām, kas neaizstāv nomētāšanu ar akmeņiem, pedofīliju, sievu sišanu, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu un pretinieku galvu nociršanu. Saucat man par vecmodīgu, un es domāju, ka tas atkal raksturo Džonu Klīzu. Vienkārši leģendārs cilvēks. Un iedomājieties, ka šis 86 gadus vecais vīrietis labi dodās Tūra pa apvienoto karalisti, apmeklējot pilsētas ar lielu musulmaņu iedzīvotāju skaitu, piemēram, Birmingemu, Mančestru, Bredfordu un Līcu. Liek viņiem pilnīgi satraukties. Ja jūs nezināt, kas ir Five Pillars apvienotajā karalistē, viņi ir kā islāma manipulācijas tiešsaistes sociālie mēdīji apvienotajā karalistē. Es pat nezinu, kā vēl viņus aprakstīt, bet viņi ir satraukušies, jo viņiem nepatīk tas, ka šis komiķis, šis leģendārais komiķis, patiešām cenšas kaut ko par to pateikt. Tagad viņš jau kādu laiku par to runā. Šī nav jauna parādība. Viņš ir iestājies pret apvienotās karalistes kultūras pārņemšanu, un tas ir lieliski. Paskatīsimies, ko viņš šeit saka. Paklausieties šo. Ievērojamais islamofobs Džons Klīss septembrī dosies tūrē pa Lielbritāniju un apmeklēs pilsētas ar lielu musulmaņu iedzīvotāju skaitu. Piemēram, Birmingemu, Mančestru, Bredfordu un Līcu. Es domāju, cik gan leģendāri to darīt, puiši. Tas vienkārši ir tik leģendāri. Starp citu, laipni lūgt raidījumā Pushback. Es esmu Jērika, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, novērtējiet šo video. Drīzumā mums būs aizraujošs paziņojums. Mēs iestājamies pret neprātu, pie kura esam pieraduši galvenajos mēdījos. Un ja jūs tam ticat un ticat šai misijai, tad laipni lūgti, tagad jūs esat daļa no Pushback kopienas. Dodo mājienu. Hei, puiši! Viņš brauc uz jūsu pilsētām ar saviem šoviem. Ko jūs darīsiet? Es domāju, ka jums vajadzētu kaut ko darīt. Hei, es neko nesaku, bet jums vajadzētu kaut ko darīt. Ar aci piemiedzot. Es domāju, kā jau teicu, tas ir Five Pillars. Viņi saka, paskatieties uz šo islamofobo rasistu vīrieti. Viņš brauc uz pilsētām, kurās ir lielas islāma kopienas. Nu, labi. Ko mums darīt? Ko mums darīt visi? Ko mums darīt? Varbūt izdarīt kaut ko sliktu, varbūt vienkārši darīt kaut ko radikālu islāmistu stilā. Es domāju, fakts, ka jūs to publicētu, ievērojamais islamofobs Džons Klīss ir tūrē apvienotajā karalistē un apmeklēs tādas pilsētas kā Birmingema, Mančestera, Bredforda un Līca. Viņš to raksta, viņi to raksta. Un atkal jūs patiesībā nevarat teikt, ka tā ir kūdīšana uz vardarbību, jo tā nav. Bet kāds ir šī ieraksta mērķis, ja ne uzkurināt cilvēkus? Es domāju, laikam viss ir atļauts, jo Džons Klīss plāno ierasties šajās pilsētās, lai uzkurinātu situāciju. To es jums varu pateikt. Es domāju, paskatieties tikai uz viņu. Džon, vai tu gribi kaut ko mums pateikt? Pasaki kaut ko. Jā. Es tikko apēdu visgardāko kariju. Tas bija pirmais dzīvē, kad es ēdu apsi. Bet es tiešām iesaku to. Un es noteikti atgriezīšos pēc vēl, jo zinu, ka jūs visi arī mazgājat māju. Paldies, Džon. Liels paldies. Labi, tad citi viņš vakar devās uz kopīgo Singa Kapūra nehalālu restorānu Hammersmitā, Londonā. Komiķis pēdējos mēnešos arvien biežāk izplata islāmofobiskus, atkal no Five Pillars, galēji labējos narratīvus tiešsaistē. Nē, viņš to nedara. Es to neteiktu. Es neteiktu, ka viņš izplata islāmofobisku saturu. Viņš patiesībā, kā viņš teica mūsu atklāšanas tvītā, neizglītotie mani sauc par rasistu. Es esmu kultūrālists. Es uzskatu, ka dažas kultūras ir labākas par citām. Un atkal, daži cilvēki ar to nejūtas īpaši ērti. Viņiem tas īsti nepatīk. Labi, protams, kad es saku daži cilvēki, tad lielie niknie islamisti, piemēram, Five Pill UK un Megdī Hasans to nespēja pieņemt. Tāpēc viņi viņu sauc, Megdī Hasans ir nosaucis Džonu Klīzu par rasistu, neadekvātu nezinīšu. Un Klīss ir atbildējis. Islama aizstāvi, tostarp viltus mērens Megdī Hasans, ir uzbrukuši Džonam Klīzam, kurš ir bijis britu sabiedriskā persona, kas viskonsekventāk un visefektīvāk ir brīdinājis par musulmaņu migrantu draudiem pārņemt Lielbritāniju. Bet Klīss neiebiedēts turpina atbildēt. Tagad Klīzam X platformā jautā, kāpēc musulmaņu mērenie nekad nenosoda tā sauktos radikāļus, kas, protams, atkal noveda pie tā, ka Klīzu sauc par rasistu un islamofobu. Kas ir tik interesants Džonā Klīzā un veidā, kā viņš runā par lietām, ir tas, ka viņš konsekventi izsaka ļoti, ļoti loģiskus argumentus, vai ne?
Mēs to dzirdam visu laiku, piemēram, tu nevari teikt, ka visi musulmaņi ir radikāļi. Protams, ka nē, bet kur ir tie 1,8 miljardi, kurus jūs uzskatāt par neradikāliem? Kāpēc viņi nenosoda radikālismu? Kur tas ir? Nu, kas notiek? Kāpēc viņi klusē? Kāpēc tādiem cilvēkiem kā mums tas ir jānosoda, bet viņi to nenosoda? Vai ne? Šīs ir tās lietas, ar kurām cilvēki vienkārši netiek galā. Viņu prāts nespēj saprast, ka ir vajadzīgs nedaudz niansētāks skatījums, lai par to domātu. Es agrāk mēdzu stāstīt šādus rasu jokus. Es teicu, franči, ziniet, kāpēc frančiem ir tik daudz pilsoņu karu? Lai viņi ik pa laikam kādu uzvarētu. Jā. Kāpēc austrālieši ir tik līdzsvaroti? Tāpēc, ka viņiem uz katra pleca ir pa aizvainojumam. Ziniet, es agrāk stāstīju šādus jokus un tad teicu, un tad bija šie 2 meksikāņi, un visa zāle sāka. Es gribu teikt, nu kāpēc? Mēs taču jokojam par zviedriem, vāciešiem, frančiem, angļiem, kanādiešiem un amerikāņiem. Kāpēc mēs nevaram jokot par meksikāņiem? Tas ir tik svarīgi, jo komiķiem ir spēja izcelt svarīgus kultūras jautājumus, pajokojot par tiem. Un tas liek cilvēkiem smieties, tas liek cilvēkiem justies mazliet nērti. Tas ir viss komēdijas mērķis. Un bieži vien tieši komiķi ir kultūras kara priekšgalā, jo viņi saprot kultūras cīņas nozīmi un reaģē uz absurdiem ideoloģiskiem argumentiem, un viņi spēj tās ļoti, ļoti gudri atspēkot. Un tas, uz ko viņš šeit norāda, ir ārkārtīgi svarīgi. Jo viņi ir tik vāji, ka nespēj par sevi parūpēties. Redzat, tas ir ļoti, ļoti augstprātīgi. Nu, kāpēc tā ir? Par kuriem cilvēkiem nedrīkst jokot? Musulmaņi. Musulmanīs. Pamēģini to. Jā. Darīsim tā. Paskatīsimies, ko tavs. Twitter plūsma saka. Jā, bet tas nenozīmē, ka tu... Tas vienkārši nozīmē, ka vai nu... Ak, nē, lai viņi iet. Es tā arī darīju. Jā, es to esmu teicis, esmu par to Teorētiski tu jokoju. varētu. Joki, piemēram, zini, tā ir miera reliģija. Tur ir viens politkorektais. Un redz, viņi ir... Viņi tagad izliekās, ka smējās, bet tu vari redzēt, ka viņu pirmā reakcija bija nē, tu to neteici, zini? Tas patiesībā ir ļoti smieklīgi. Bet problēma ir tāda, ka ja tu joko, slikti cilvēki tevi nogalinās. Ko? Ka viņi patiešām varētu tevi nogalināt. Nedaudz atturies, vai ne? Jā. Nepārāk labi. Es domāju, paskatīsimies, ko Džons Klīs pēdējā laikā ir teicis, jo, godīgi sakot, kad man ir slikta diena, dažreiz es vienkārši pārlasu viņa X ierakstus un atgādinu sev, ka, zini ko, ir labi cilvēki, kas cīnās par labām lietām. Īsta protesta akcija bez vardarbības draudiem, parādot, ka Lielbritānijas nākotne pieder tiem, kas par to iestājas. Mums vajadzētu ieklausīties šajā cilvēkā. Es iesaku tev runāt. Mums nevajadzētu būt ba-ba-bam. Pa-pa-pa-pam-pam-pam. Paskaties uz šo. Ja tu pārlūko viņa ziņu plūsmu, lielākā daļa lietu, par kurām viņš runā, ir apvienotās karalistes nozīme. Tas nav islamofobisks, tas nav neprātīgs, tas nav ļauns, vai ne? Tas ir vienkārši tīra loģika. Te viņš aizstāv J.K. Rowlingu. Paceliet roku, ja domājat, ka J.K. Rowling ir briesmīga transfobe. Atvainojiet, bet es nevaru ignorēt visus biologus. Pareizi. Viņš joprojām cenšas izmantot kļūdainu un atspēkot pētījumu, lai pierādītu kaut ko neiespējamu, ka vīriešiem nav sportiska pārsvara pār sievietēm. Vai tu vari publicēt šo neseno pētījumu? Viņš turpina runāt par šīm lietām. Patiesajām lietām, kas ir kļuvušas par normu. Atceries, kad mēs runājam par islāma pārņemšanu, islāma dekors nenotiek vakumā. Tas nāk, lai mulsinātu cilvēkus. Ja tu izlasi jebkādu literatūru vai, es nezinu, propagandu, atkarībā no tā, ko tu par to domā, ja tu izlasi mazo sarkano grāmatiņu vai Krievijas stratēģiju, tas vienmēr ir par haosa radīšanu un cilvēku samulsināšanu, jo tad ir daudz vieglāk iebrukt un pārņemt varu. Tev nav jāsāk karš, tu burtiski vari vienkārši ienākt. Un tā viņš atgādina cilvēkiem par visām svarīgajām lietām. Zini, dzimumi ir dzimumi, un būt lepnam par savu valsti ir laba lieta. Neciest iebrucējs ir normāli, un dažas kultūras ir labākas par citām kultūrām, un tas ir normāli to atzīt. Un ir tik daudz vienkārši normatīvu ideju, kas nav neprātīgas, tās nav trakas, tās pat nav rasistiskas, tās vienkārši zināmā mērā ir balstītas faktos. Un tas ir tas, ko mūsu sabiedrība ir aizmirsusi, un tas ir tas, par ko Džons Klīs cīnās, un es to pilnībā atbalstu, jo komiķi atkal ir patiešām ļoti liela atbildība jēgpilni izmantot savu komiķa platformu un rūpīgi apzinoties un saprotot, ka viņi spēj nodot vēstījumu, ko lielākā daļa cilvēku nevar. Un es, piemēram, absolūti dievinu šo leģendu. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.